Labdien, dāmas un kungi, skatītāji, klausītāji, kas mūs vērā attālināti. Varam palaist prezentāciju? Jā, tad ievadā ļoti īsi pēdējais karš, kas atstāja Latvijā dziļas rētas, bija Otrais pasaules karš. Un ir ļoti daudz objektu, kuri tika bojāti vai pilnībā iznīcināti ātri, tikai pārskrienot pāris piemēriem. Ja, tad Svētā Pētera baznīca, paldies Dievam, ir atjaunota, bet bija cietusi ļoti smagi. Lestenes baznīca arī ir atjaunota. Jelgavas pils, redzat, kāda tā izskatījās ap 44. gada beigām. Arī šobrīd ir atjaunota, bet ir objekti, kuri cieta un kuri netika atjaunoti, kā piemēram Rēzeknes tautas pils, Jelgavas latviešu biedrības ēka. Un tādu piemēru mums ir bijis no Otrā pasaules kara ļoti, ļoti daudz. Un tad jautājums, ko mēs varam darīt, lai tas neatkārtotos? Un tā atbilde ir mana Latvija, ir mana atbildība. Un to es paskaidrošu tālāk šajā savā stāstījumā. Tātad pirmkārt, lai mums būtu skaidrs, ka mēs esam uz vienas lapas par to, kas ir Nacionālo bruņoto spēku galvenais uzdevums. Vienkāršos vārdos aizsargāt Latviju. Aizsargāt Latviju, to starp arī kultūras mantojumu. Un šis nav tikai emocionāls paziņojums, bet tas ir arī nostiprināts likumā, kā NBS uzdevums, tad aizsargāt Latviju, aizsargāt visu, kas mums šeit ir vērtīgs. Tomēr šeit ir jāliek vismaz komats. Jo, kā jau mēs dzirdējām gan no Ukrainas kolēģi stāstītā, gan no iepriekšējiem runātājiem, veidojas diezgan sāpīga dilemma. Jūs redzējāt fotogrāfijas, kas ir noticis Otrajā pasaules karā. Jūs redzējāt fotogrāfijas, kas ir noticis tagad Ukrainā. Un militāri šeit veidojas dilemma, kā rīkoties kara gadījumā. Vai sadalīt savus resursus un uzņemties papildus ierobežojumus, vai koncentrēties uz ienaidnieku apturēšanu un padzīšanu no mūsu zemes. Jūs zināt, kara laikā resursu ierobežojums ir viens no būtiskākajiem, kas vai nu ļauj tev uzvarēt, vai liek tev zaudēt. Un tā tas ir bijis gandrīz visos karos. Šādi pietiekami grūti lēmumi ir jāpieņem komandieriem. Gan Nacionālos bruņotos spēkos, gan NATO štābos padomdevēji komandieriem bieži ir tieši civil-militārās sadarbības speciālisti, kuru uzdevums prioritāri ir pārzināt, kā uzņēmumi, iestādes un organizācijas var palīdzēt aizsargāt Latviju, kā var palīdzēt atbalstīt bruņotos spēkus, bet arī pārzināt svarīgus ierobežošos faktorus, kurus jāņem vērā militāro lēmumu pieņemšanas procesā. Tostarp Hāgas konvencijā aizsargāto kultūras mantojumu. Šeit zālē ir mani kolēģi, kuri pārstāv Zemesardzes brigādes štābus, un mēs esam paveikuši diezgan daudz šajā mājas darbā, sadarbojoties ar kultūras mantojumu pārstāvjiem Latvijā. Tad mums militārajā pusē ir diezgan precīzi saraksti ar augstākās prioritātes aizsargājumiem objektiem. Katram objektam mums ir izveidots apraksts, lai mūsu karavīri un zemesargi, kuriem tas ir svarīgi, varētu zināt, kas tas ir par objektu, kā viņš izskatās, cik tas ir liels un kāpēc viņš ir svarīgs aizsargāt. Mums tas ir gan karšu veidā, un ir arī sarakstu veidā un atsevišķu aprakstu par katru objektu. Te ir būtiski, kā militāra lēmuma pieņemšanas procesā šie objekti kopā ar citiem kritiski svarīgiem objektiem ir jāliek uz galda kā vieni no pirmajiem. Mūsu gadījumā to dara civil-militārās sadarbības speciālisti, virsnieki. Lielajās armijās, kā jau dzirdējāt no Ukrainas kolēģa prezentācijas, ir atsevišķi arī kultūras pieminekļu aizsardzības speciālisti, virsnieki, kas ar to nodarbojas, bet lielā daļā gadījumu NATO valstīs šis tieši ir civil-militārās sadarbības speciālisti. Viens no daudziem uzdevumiem, te es gribu uzsvērt, viens no daudziem uzdevumiem, nebūtu nevienīgais. Un tad mēs nonākam pie tā jautājuma, ko es uzdevu pēdējā slaidā, ko tad mēs kopā varam darīt, un es pieņemu, ka Latvijā daudzi būs dzirdējuši vārdu salikumu visaptvarošā valsts aizsardzība,
Skandināvijas valstīs kolēģi vairāk lieto nosaukumu totāla aizsardzība. Un es gribētu, ka mēs visi šeit saprotam, ko tas īstenībā nozīmē. Tad visaptvarošā valsts aizsardzība nenozīmē, ka armija parūpēsies par katru un ikvienu, ka armija pabaros visus, izglābs visus, noliks patvērtnēs, evakuēs un tam līdzīgi. Visaptvarošā valsts aizsardzība nozīmē to, ka katrs sabiedrības loceklis piedalās valsts aizsardzībā savu spēju, kompetenci un pienākumu robežās. Kolēģi no Igaunijas jau pieminēja pasākumu, kas bija Tallinā. Man arī bija tas gods un iespēja piedalīties šajā pasākumā. Tas, pie kā mēs nonācām tajā konferencē, bija slēdziens, ka tieši šis kultūras mantojuma aizsardzība, tā ir civilās aizsardzības lieta, un civilā aizsardzība nav bruņoto spēku uzdevums. Tas ir cits uzdevums, un ja arī likumā skatāmies, tie ir citi cilvēki, citi spēki, kas to dara. Paskaidrojot, kāpēc nevaram prasīt no armijas, lai armija visus evakuētu, glābtu, paslēptu, pabarotu. Publiski pieejami dati, nekādu noslēpumu neatklāšu, un elementārā matemātika. Tātad Latvijā, ja mēs saskaitam kopā profesionālā dienesta karavīrus, aktīvo rezervi un zemessargus, jo, kā jūs zināt, zemessardze ir vismaz puse no nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Saskaitot kopā visus šos cilvēkus, kuri ir gatavi uzvilkt formas tērpu, lai aizsargātu šo zemi ar ieročiem rokā, tas ir 1% no Latvijas iedzīvotājiem. 1%. Tas, ko mēs sagaidām visaptvarošajā valsts aizsardzībā, ka vismaz vēl 49% dara savu darbu, turpina darīt to arī kara apstākļos, kā mēs to redzam Ukrainā, vai tie būtu transporta pārvadātāji, ēdinātāji, elektriķi, to starp kultūras mantojuma aizsargātāji. Tātad šajā pusē, civilajā pusē, ir jāskatās pakaļ resursiem, lai mūsu valsti mēs kopīgi varētu aizsargāt. Tā ir visaptvarošā valsts aizsardzība. Tas ir tas, ko mēs sagaidām no mūsu partneriem civilajā pusē. Mēs savukārt no savas puses, no militārās puses, visvairāk jau zemessardzē, kas ir teritoriālās vienības, mūsu 4 brigādes, vienmēr esam atvērti sadarbībai, sarunai par to, kā labāk rīkoties, kā kopīgi sadarboties, lai mūsu kultūras mantojums būtu mazāk apdraudēts. Tomēr tajā pašā laikā analizēt Ukrainas notikumus, mums jāsaprot, ka mūsu potenciālais ienaidnieks nerespektē konvencijas. Ne Ženēvas, ne Hāgas, nekādas citas. Tātad mums kopīgi ir jāgatavojas aizsargāt savu zemi, savas vērtības, savu tautu, apzinoties, kāds varētu būt mūsu šis potenciālais ienaidnieks. Bet kopā mēs varam, kopā mēs esam stipri. Mana Latvija, mana atbildība. Paldies!